darbojas. To lūdzamies Kristus vārdā. Amen. Jā, lūdzu, sēdieties. Sveicu jūs visus šajā svētdienā. Un, kā jau es arī draudzes čatiņā teicu, mēs sākot ar šo svētdienu, mēs domāsim par tādu jaunu svētru ciklu svētiju, kas saucās pievilcīgā kristietība. Un kādreiz cilvēkiem saka, pagaid, ko tas nozīmē? Mēs domāsim, cik mēs skaisti esam, ja? Cik mums jābūt ir skaistiem, pievilcīgiem. Teiksim tā doma vairāk ir par to, kā mēs kā kristieši, kā ticīgi, kā mēs varam ar mūsu dzīvi, ar mūsu uzvedību, ar mūsu rīcību, ar mūsu vārdiem būt nevis tādi atgrūdoši, bet drīzāk piesaistoši, ka cilvēki, domājot par draudzi, domājot par ticību, ka mēs neesam šķēslis tam, bet drīzāk, ka mēs kļūstam kā tilts, kas palīdz cilvēkiem iepazīt Dievu. Jo redziet, tāds garīgais apjukums jau mums ir visapkārt. Un cilvēkiem ir ikdienā visdažādākie jautājumi. Un tad, kad mēs runājam reizēm ar cilvēkiem, cilvēki reizēm nezina, kas ir kristietība, kas ir Dievs, vai ir kaut kas augstāks, vairāk par šo realitāti, kurā mēs dzīvojam, un kas ir Jēzus, un kāpēc visā tajā ir Jēzus, un ar ko varbūt kristietība ir unikāla un atšķirīga no tā visa, kas notiek ar manu dzīvi un kas notiks ar mani pēc šīs dzīves. Kā tik galā ar, reizēm varbūt vainas sajūtu, ar bailēm, ar to nemieru, kas reizēm dzīvē ir tie tādi lieli, tādi eksistenciālie jautājumi, kur agrāk vai vēlāk cilvēks pie šiem jautājumiem nonāk. Un tad jautājums ir, kas ir mūsu loma, tad, kad mēs šos jautājumus sadzirdam? Ko mēs varam darīt? Un šo svētdienu, tas mērķis ir palīdzēt mums, varētu teikt, apbruņot mūs ar visu to nepieciešamo un vajadzīgo, lai kaut kur mēs saņemtu gan iedrošinājumu, gan gudrību, gan izpratni, kā cilvēkiem palīdzēt tuvoties Dievam, kā cilvēkiem palīdzēt atrast šīs atbildes pašā Dievā un atbildes uz šiem svarīgiem jautājumiem. Jo mēs, ja esam piedzīvojuši Dievu savā dzīvē un nebūtu ar to neapliecinot, ka mēs esam svētāki, labāki, pilnīgāki, bet ja mēs katrs esam piedzīvojuši Dievu pieskārienu mūsu dzīvē, viņa piedošanu, viņu glābšanu, tas taču būtu vienreizēji, ja mēs ar to varam arī dalīties un stāstīt arī citiem. Ka arī citi var piedzīvot Dieva piedošanu, ka arī citi var piedzīvot to, ka viņi izdara izvēli sekot Kristum un kļūst par viņu mācekļiem. Lai palīdzētu mums labāk atcerēties un lai nebūtu kārdinājums sēdēt telefonā un skatīties Instagramā, kaut gan es nepārmetu, ja, ir šāds lapiņas. Un tas mērķis ir tāds, tas mērķis nebūs tagad jums dievkalpojuma beigās būs jāiesniedz mācītājiem, ja, un tad es likšu vērtējumu, nebūt. Tas domāts jums pašiem, tas paliek jums pašiem pierakstīt, jo paši jūs labi ziniet, ja cilvēks pieraksta, viņš labāk atcerās, un lai tā vēsts, ko katru svētdienu jūs saņemat, ka tas jums var palikt arī tādās mājās vēl pārdomās, un varbūt Dievs vēl kaut ko vairāk no tā, ko jūs šodien dzirdēsiet, varbūt Dievs kaut ko vēl vairāk runās. Un kā jau es teicu, tad visas šīs mūsu svētrunas sērijas mērķis kopā pavisam 7 svētdienas mēs iesim cauri dažādām tēmām, ir mums palīdzēt sagatavoties būt par tādiem pievilcīgākiem kristiešiem, saistošākiem kristiešiem, kas gan caur saviem vārdiem, caur savu dzīvesveidu palīdz citiem tuvoties Kristum. Un patiesībā mums jau nav jāmeklē tālu Bībelē par to, kāds ir tas mūsu aicinājums uzdevums. Un Jēzus pats to ir teicis Lūkas evaņģēlijā, jo cilvēka dēls ir nācis. Kāpēc? Kāpēc cilvēka dēls, jeb Jēzus ir nācis šajā pasaulē? Lai meklētu un lai glābtu pazudušo. Jēzus nāca šajā pasaulē pie apjukušajiem, pie cilvēkiem, kas meklē, kas ilgojās. Varbūt viņi nevienmēr to var nosaukt, ka viņi meklē Dievu,
Bet Jēzus zina, ka cilvēki visā savā dziļajā būtībā viņi ilgojās un viņi meklē Dievu. Viņš nenāk pie pareizajiem, bet tik pie ikviena, kurš ir apjucis, un varbūt pat ir ļoti tālu, varbūt pat ir noraidoši un nosodoši pret Dievu. Viņš nāk meklēt un glābt pazudušo. Bet ne tikai tas, Jēzus arī tālāk saka Jāņa evaņģēlijā, kā tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Tātad Jēzus nāca, lai meklētu un glābtu, bet viņš saka ar to pašu attieksmi, sirds attieksmi, ar to pašu uzdevumu. Arī es aicinu savus sekotājus, ejiet un turpiniet to pašu, ko es esmu iesācis. Apustuļu darbos Māris jau lasīja, un šajā 8. pantā ir rakstīts: Jūs būsiet mani liecinieki kā Jeruzalēmē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pat pašam pasaules galam. Un tie ir vārdi, ko Jēzus saka pirms viņš aiziet pie tēva. Viņš ir augšām cēlēs no nāves un mācekļiem ir lielais jautājums: Jēzu, kas mums tālāk ir jādara? Mēs esam piedzīvojuši šo brīnumu, šo vēsturisko notikumu. Un Jēzus saka, es jūs sūtu. Un jūs būsiet tie, kas par mani liecināsiet. Jūs atspoguļosiet mani šajā pasaulē. Un tad viņš iezīmē šo teritoriju. No Jeruzalēma, kas bija Izraēlas tā galvaspilsēta, viss tas reliģiskais centrs, viņš saka, jūs būsiet liecinieki Jeruzalēmē. Jūs būsiet Jūdejā, kas bija tāds lielāks apgabals, mēs teiktu, Kurzeme. Jūs būsiet Samarijā. Un atvainojies, kā tas pārmetīs, bet kāds kurzemnieks domās, tā ir tā Latgale. Tie ir tie, kas tur tuvāk Krievijai. Un cilvēkiem tiešām tajā laikā bija stereotipi par Samariju un par samariešiem. Viņi nelikās tīrasenīgie jūdi. Bet tad, ja es saku, līdz pat pasaules galam, tātad nebūs neviena teritorija, neviena pilsēta, neviens ciemats, neviena māja, kurā evaņģēlijs, kurā Dieva patiesība nebūtu svarīga. Jūs tur visur, kur būsiet mani liecinieki. Nevis sevi liecināsiet, nevis sevi izcelsiet, bet jūs par mani liecināsiet. Un man ir ļoti svarīgi, ka Jēzus sāk ar šiem vārdiem liecinieki Jeruzalēmē. Un patiesībā ar to Jēzus grib pateikt, ka mēs esam aicināti vispirms būt kā liecinieki tiem mūsu vistuvākajiem cilvēkiem. Mums katram ir mūsu Jeruzalēma, mūsu mājas, mūsu tuvākā vieta. Un, protams, Dievs arī aicina mūs arī reizēm daudz plašāk. Un paldies Tolbērtiem, kas ir atbraukuši uz Latviju no Amerikas. Un viņi savā veidā arī šeit kā liecinieki, kaut gan jau Latvija viņiem jau kā mājas ir, vai ne? Un Ādaži ir kā mājas. Bet tas tās ir par to, ka vispirms, un tas ir tas, uz ko es gribētu aicināt šīs 7 nedēļas, nedomāt par tādu liecināšanu, kaut kur aizbraukt, pastāstīt par Dievu un tad atbraukt mājās un dzīvot savu parasto dzīvi. Bet drīzāk domāt par to, kas ir tā mana ikdiena. Manas mājas, mani tuvākie cilvēki, kur es varu būt par liecinieku. Sāci tur, kur tu esi, ar tiem, kurus tu pazīsti. Un varbūt tad ej plašumā, ej tālāk. Un tā mana cerība un lūkšana ir, ka mēs varētu tiešām caur šīm svētdienām piedzīvot to, kā Dievs var mūs lietot. Kā Dievs mūs var vadīt, ka mēs varam dalīties ar Dievu labo vēsti, lai aizsniegt tos mūsu tuvākos cilvēkus. Un motivācija ir kāda? Kāpēc tad ir tik svarīgi, ka mēs esam šie pievilcīgie kristieši, šie cilvēki, kas nevis atbaida cilvēkus no Dieva, bet tieši, kas palīdz cilvēkiem tuvoties Dievam. Jo, ziniet, nav nekas labāks, kā būt šim Kristus lieciniekam. No vienas puses mēs paši esam no tā ieguvēji, jo mums taču ir prieks redzēt, kā Dievs mūs var lietot un vadīt. Varbūt arī to es piedzīvoju reizēm kādu labu sarunu ar cilvēku, un tev liekas, ka tu vari būt par svētību tam cilvēkam, ka tu vari kaut ko vērtīgi, kaut ko jēgpilnu tam cilvēkam pateikt. Tādas sarunas ir labas, tās mūs paceļ, tās mūs iedrošina. Tātad mēs paši jau kaut kādā mērā iegūstam no tā. Es teiktu, mūsu ticība arī pieaug un veidojās tad, kad mēs atsaucamies Dieva aicinājumam un ka mēs redzam, ka Dievs caur mums darbojās. Tas taču stiprina arī mūsu ticību. Un es domāju, tad, kad mēs dalamies ar Dievu patiesību, ar Dievu vēsti,
Mēs redzam to, kā Dievs patiesībā arī mūsu veido. Kā mums nostiprinās atziņa, pārliecība. Mēs sākam paši meklēt atbildes uz kādiem jautājumiem, par kuriem mēs pirms tam neaizdomājamies. Tātad mēs paši esam ieguvēji. Protams, motivācija ir tajā, ka mēs redzam, ka varbūt caur mūsu sarunu, caur mūsu kalpošanu cilvēki iegūst grēku piedošanu un viņi iemanto mūžīgo dzīvību. Mēs piedzīvojam to, kā viens cilvēks, kurš ir dzīvojis ar grēka smagumu, varbūt vainas apziņu, tas viņam tiek paņemts projām un viņš saņem Dieva piedošanu. Viņam ir jauna dzīve Kristū, jauna dzīves jēga. Un pāri visam, kas tad ir mūsu motivācija, kāpēc mēs gribam būt šie labie liecinieki, jo mēs zinām, ka ar to mēs pagodinam Dievu. Kā Bībelē ir teikts, ka eņģeļi priecājās, varētu teikt, ir vesela ballīte debesīs, kad pat viens cilvēks atgriežas. Un tā ir, man liekas, tik ļoti svarīga vēsts, ko Jēzus grib pateikt. Pat tad, ja tikai viens cilvēks atsaucās Dieva balsī, debesīs tie ir milzīgi svētki. Cik svarīgs ir katrs cilvēks, lai kāds viņš arī būtu. Un tur tieši tajā vietā, kur Jēzus par to runā, viņš tieši ļoti uzsver, cilvēks, kurš ir grēkojis, cilvēks varbūt, kurš ir ļoti novērsies no Dieva, bet tad viņš ir atsaucies kāds, tas ir prieks. Un tāpēc arī mēs ar to pagodinam, mēs iepriecinam Dievu, mēs apliecinam caur to Dievu. Bet redziet, reizēm ir tā, ka mums ir arī savi stereotipi, kas kaut kur mūs arī attur no tā, ka mēs varētu dalīties ar Dievu, ka mēs varam dalīties ar mūsu ticību. Reizēm tās ir bailes, ka tu kaut kādā veidā kļūsi par to, kas tu patiesībā neesi. Un es teiktu tāpēc, pirmam kārtam, kas mums ir jādara, mums ir kaut kur jāpaņem projām no tās mūsu galvas, jāizdzēš ārā tie mūsu nepareizie stereotipi, priekšstati par to, ko nozīmē būt Dieva vēsts paudējam. Un man jautājums ir tāds, jums ir lapiņas, un evanģelizācija, evaņģēlijs, un kas vispār ir evaņģēlijs? Evaņģēlijs tulkojumā nozīmē labā vēsts. Jā, no grieķu valodas tas ir labā vēsts, un evaņģelizācija nozīmē ziņot, paziņot labo vēsti. Un tagad paņemiet lapiņas, un jums ir rakstāmie, un tad, kad jūs dzirdat vārdu evaņģelizācija, evaņģēlists, mums noteikti ir kaut kādi pozitīvie priekšstati, un mums noteikti ir arī kaut kādi negatīvie priekšstati. Un gribētu labprāt mums bišķiņ tā interaktīvi uztaisīt. Jā. Kas ir tie jūsu negatīvie priekšstati, kad jūs izdzirdat šo vārdu evaņģelizācija? Jo viss ir pozitīvi. Kas ir kaut kā tie stereotipi aizspriedumi? Jā, pasakiet, jā. Tā, ka iet pa ielām, jā, iet klāt, runā, tu gribi iet uz veikalu, bet te viens kaut ko grib ar tevi runāt, kaut ko mēģina tā kā pārdot, jā. Tāda uzbāzība, jā. Jā. Kas vēl tāds negatīvs? Kas? Bļaušana. Neesmu piedzīvojis, bet okei, jā. Kā tāds agresīvs, jā, kaut kur, jā, labi. Kas vēl nāk prātā? Aha, tāds, tā kā tāda pārmetoša uzbru. Jā. Es atceros, es dzīvoju Sabilē, un tur bija viena tāda sekta, jāatzīst, es ar tajā sektā sākumā biju, paldies Dievam, ka es tur ātri tik ārā, tiešām tas ir Dieva vadība, ka es no turienes tik ārā, bet viņi pa visu Sabili tāds lapiņas salīmēja, tāds ļoti agresīvs, tā kā tu teici, jā. Tas laiks ir pienācis elle, un tu iznīksi, un es ar tādu vainas apziņu cilvēkiem sludinu evaņģēliju. Varbūt vēl kādas negatīvi aspekti. Caur bailēm, jā. Vainas apziņa caur bailēm, jā. Vēl kaut kas negatīvs. Kaut kur varbūt liekas, tā kā manipulē ar cilvēkiem, jā. Tev liekas, kaut kas tev jāpārdod Jēzus viņiem ir, jā. Un ir, teiksim, Jehovas liecinieki, kas tā ļoti agresīvi iet pa mājām, klauvē, un vairs jau nedara, jā. Paldies Dievam. Bet ir kādreiz ar kādiem jehovistiem runāts, un es viņiem atkal sludinu evaņģēliju. Un tā viņi vismaz ātrāk grib projām tikt.
Bet ir tie negatīvie, ja? Un tad mums ir bet ir kaut kas pozitīvs, kad mēs izdzirdam vārdu evaņģēlists, evaņģelizācija. Kas ir tas pozitīvais, kas jums nāk prātā? Izmainīts tas, ka tas cilvēks nes kaut kādu izmainītas dzīves, labi. Cerību nes, jā. Jā, jaunas dvēseles Kristu. Varbūt par tādu darbību vairāk padalāmies par darbību, līdzīgi, kā tur bija uzbāzīgs, bet kas tas pozitīvais atkal ir? Gaišums, jā. Mīlestība, jā. 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 Jā, mīlestība, praktiska palīdzība. Rūpes. Jā, viņš parāda, ka viņam rūp arī citi cilvēki, jā. Mēs teiktu atvērtība, paklausība Kristus pavēlei. Un tagad, ko es gribētu darīt? Paskatoties uz tiem negatīvajiem, es gribētu teikt tā, tev nav jābūt tam cilvēkam, kas ir tajā negatīvajā sarakstā, lai Dievs tev varētu lietot. Jo patiesībā šīs negatīvās lietas tiešām mūs pat attur no kļūšanas par pievilcīgu kristieti. Un tāpēc, ko es gribu darīt, ka tur, kur ir negatīvais, vienkārši paņem un nosvītro. Viss, tas nav evaņģēlists. Priekš tevis tas nav evaņģēlists. Bet tagad parunāsim par to pozitīvo. Par tiem pozitīviem pieņēmumiem. Un redziet, tie pozitīvie pieņēmumi ir labi, bet arī tie pozitīvie pieņēmumi reizēm ir tādi baigie ideāli. Mēs domājam par kalpošanu, ja mēs uzreiz māte Terēze, un tad mēs domājam, viņa ir īpašs cilvēks bija, viņa ir īpaša dāsnas sirds, es tāds nevarēšu būt. Un tad kādam liekas, evaņģēlis, tas ir tāds cilvēks, kurš māk atbildēt uz labiem jautājumiem, sarežģītiem jautājumiem, un tu domā, es ar tas nevaru būt, es to nevaru. Varbūt, un tas, protams, ir izaicinoši, bet kādreiz mēs sakam, viens cilvēks, kurš ir tik atvērts un tik draudzīgs, un viņam tik viegli sanāk runāties ar cilvēkiem, tu saki, es esmu introverts. Es labi jau vispār ar sevi runāju, ja? Kur vēl citiem? Un tad mēs sakam, arī tas ir pārāk augsts standarts priekš manis. Un ko es gribētu darīt? Arī tur, kur ir tas pozitīvais saraksts, to arī nosvītrojiet. Un tad pašā vidū, bija augšā uzrakstiet es. Tu pats vari būt par pievilcīgu kristieti. Jo redzi, tad, kad Dievs tev radīja, viņš tev radīja tāds, kāds tu esi, tavu personību. Viņš iedeva apzināti to, kāds tu esi, un kādiem Dievs ir devis, ka viņi ir ekstraverti. Kādiem Dievs ir devis, ka viņi ir introverti, un kādiem citi domā, ka viņi ir introverti, bet patiesībā viņi ir ekstraverti. Ir arī šādas kombinācijas. Dievs jau zināja, kāds tu esi. Un nav tā, ka Dievs uz kaut ko aicina būt par to, kas tu neesi. Un ja Dievs ir sacījis, ka tu būsi mans liecinieks, tad viņš zina, ka viņš var tevi lietot tāds, kāds tu esi, ar tavu personību, ar tavu pieredzi, ar tavām zināšanām, ar to tavu veidu, kā tu veido attiecības ar citiem cilvēkiem. Un es teiktu, tāpēc vispirms, ja tas pirmais solis, mums ir jātiek kaut kur pāri tiem mūsu aizspriedumiem. Reizēm tiem negatīvajiem aizspriedumiem, ja tur reizēm ir bijusi kaut kāda mūsu pieredze, negatīva pieredze, un mums jātiek arī pāri varbūt tiem lieliem ideāliem, tam perfektajam, kādam tam ir jābūt. Un tad, kad mēs domājam par evaņģēliju, par evaņģelizāciju, par evaņģēlistu, tad mums nav jādomā, tie ir tie cilvēki, viņi to var darīt. Bet patiesībā arī Dievs mani var lietot un vadīt tāds, kāds es esmu. Un es teiktu tā, ka tu esi labākā evaņģēlista versija. Tāda, kā Dievs tevi ir paredzējis. Un tev nav jātēlo, tu vari uzlabot sevi, tu vari censties būt labāks, bet tu esi tas vislabākais evaņģēlists, kā Dievs ir iedomājis, kādam tev ir jābūt. Un tāpēc mums jānoliek ir kaut kādi pieņēmumi. Bet tas, ko es gribētu iedot tā vietā, ir svarīgi, ka mums ir kaut kādi tādi elementi, svarīgākās pazīmes, kuras gan mums visiem jābūt ir kopīgām.
Ir veidi dažādi, kā mēs varam liecināt, un mēs nākamajās reizēs par to vairāk domāsim no Bībeles, skatoties no jaunās derības, kā Dievs lieto dažādas cilvēkus dažādos veidos, kā mēs varam citiem stāstīt, kā mēs citiem varam apliecināt Kristu. Bet ir kaut kas kopīgs, kas mums visiem ir jābūt. Un ar to es vēlētos padalīties. Vispirms, pievilcīgu kristieti vada mīlestība. Cilvēki varbūt dalās ar ticību dažādu iemeslu dēļ. Jā, tik tiešām tā, kā jau teicu, reizēm tā ir kaut kur tāda vainas sajūta, reizēm tās ir bailes. Vainas sajūta par to, man taču vajag darīt pietiekoši vairāk priekš Dieva, reizēm tās ir bailes. Ko domās citi kristieši, ko domās Dievs, ja es kādam nestāstīšu par viņu. Ja nu gadījumā es nonākšu ellē, ja es nestāstīšu, tā ir nepareiza motivācija, vaina vai bailes, vainas sajūta vai bailes. Bet tas, ko Bībele skaidri parāda, ka mūsu primārajai motivācijai ir jābūt patiesai mīlestībai un rūpēm pret cilvēkiem. Kā Pāvils korintiešiem raksta, jo Kristus mīlestība mūs vada. Kristus mīlestība ir tā, kas mūs vada. Un tad, kad mēs ļaujamies, ka viņa mīlestība mūs vada, mēs vēlamies citiem to pašu labāko. Mūsu vēlme nav manipulēt, mūsu vēlme nav pārliecināt kādu cilvēku, bet mūsu vēlme drīzāk ir palīdzēt atrast ceļu pie Dieva, palīdzēt sastapties ar Dievu, palīdzēt šim cilvēkam piedzīvot piedošanu, brīvību un mieru. Un to negribam dot mēs kā cilvēki, bet mēs gribam būt Dieva lietoti, Dieva vadīti, ka mēs varam nest šo liecību. 1. Pētera vēstulē arī varam lasīt, kur Pēters kopā savēlkot šo rakstvietu, viņš māca par to, cik svarīgi, ka mēs ar lēnprātību un bijību citiem cilvēkiem kalpojam un esam šo vēsti paturot labu sirdsapziņu. Tātad Pēters šeit parāda to, ka no vienas puses mēs turam Kristu svētu savā sirdī, būdam aizvien gatavi aizstāvēt pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Tātad esi gatavs dalīties, stāstīt ar to, ko Dievs dara tavā dzīvē, un tomēr saglabāt šo kvalitāti, šo pareizo attieksmi, lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu. Un es zinu, ka reizēm tas ir ļoti grūti, jo tad, kad mēs par kaut ko esam pārliecināti, un ja kāds cilvēks ir pret to, mēs uzvelkamies, tā ir. Un mēs gribam pārliecināt, ka man ir taisnība, un tas ir par daudziem jautājumiem dzīvē. Bet Pēters saka, tā nebūtu jābūt mūsu attieksmei. Mēs caur savu attieksmi patiesībā arī rādam to, kāds ir Dievs. Un tas nozīmē, tad mēs neejam pie cilvēkiem ar domu, es esmu pārāks. Es zinu labāk, ja? Es esmu svētāks. Nē, mēs pie cilvēkiem ejam un mēs veidojam attiecības ar šo pazemības attieksmi. Es gribu cilvēkiem, lai viņi iepazīst Kristu, tāpēc, ka es viņus mīlu. Un, protams, par mīlestību mēs varam daudz un dažādi runāt. Mēs nekad nevarēsim svešu cilvēku mīlēt tā, kā mēs mīlam savus tuvākos. Bet Jēzus jau arī runājis ir par to, ko nozīmē tuvākais. Un tā ir vesela cita tēma. Tātad parādīt cieņu, mīlestību un pazemību, lēnprātību pret šiem cilvēkiem. Otrais, pievilcīgā kristietība izriet no patiesuma. Cilvēkam, kuram tu gribi dalīties, kuram tu gribi stāstīt par Kristu, viņam ir jāredz patiesas izmaiņas tevī pašā. Tev nav jābūt perfektam, bet tev ir jābūt īstam. Ka tu no sirds tiešām seko Jēzum un ka tu centies pagodināt viņu ar savu dzīvi. Tev varbūt tas vienmēr nesanāk. Tu arī kļūdies, tu krīti. Bet var redzēt, ka tev ir šis virziens. Es vēlos savu dzīvi, ar savu dzīvi pagodināt Kristu. Kā Jāņa evaņģēlijā mēs varam lasīt. Kas paliek manī, to Jēzus saka, kas paliek manī, tas nes daudz augļu. Un es teiktu tā, tas mūsu uzdevums ir tuvāk palikt pie Kristus. Un jo tuvāk mēs būsim Kristum, jo tuvāks mums būs attiecības ar viņu, jo dabiskāk tava ticība izstarosies uz citiem.
Un absolūti mēs nedrīkstam būt šie divkoši, šie liekuļi, kur no vienas puses mājās mēs esam vieni, un pēc tam sabiedrībā mēs esam atšķirīgi. Lai gan ar to mēs visi cīnamies, un tur nevienmēr būs arī tas līdzsvars perfekts. Bet kas tad mums palīdz to patieso ticību izstarot? Tad, kad mēs nevis cenšamies sev uzpūst, bet tad, kad mēs tuvojamies Kristum. Joe Aldrichs ir teicis tāds vārdus: kristietim ir jābūt labajām ziņām, pirms viņš dalās ar labajām ziņām. Tu pats, tava dzīve, tava attieksme, tā ir spēcīgākā Kristus liecība. Man šķiet, ka Spurgeons to teica, ka Jēzus biogrāfija vislabāk ir pierakstīta viņa sekotājos. Mēs, mūsu dzīve, mūsu attieksme, pat mūsu vārdi, tā ir tā, kas liecina par to, kam mēs patiesībā ticam. Patiesums, protams, nozīmē arī atrast to veidu, kā dalīties ar ticību, atbilstoši tai Dieva dotajai personībai, kā rīkoties dabīgi, kur cilvēki varbūt mazāk skeptiski uz to, kāds tu esi, un ka tas var drīzāk atvērt sarunas par Dievu. Un kā jau es teicu, mēs nākamās reizēs vairāk to apskatīsim, par to domāsim, kā tu vari būt tas, kas tu esi. Nākamais pievilcīgā kristietība tiek veidota, un tā balstās uz attiecībām. Tesaloniķiešiem Pāvils saka šos vārdus: mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jeb dzīvē, jo tik dārgi jūs mums bijāt kļuvuši. Un redzi, Pāvils arī, kurš kalpoja un sludināja evaņģēliju dažādās pilsētās, vietās, viņam bija svarīgi ne tikai nodot informāciju, tagad uzskaitīt, ja, un es kaut kad reiz jums jau, man liekas, varbūt to stāstīju, bet biju ar sievu sen atpakaļ lielveikalā, kamēr sieva iegāja vienā no veikaliem, es ar jaunāko paliku ārpusē, un pēkšņi pienāca viens cilvēks klāt, viens kungs, un viņš man tā ļoti tieši uzjautā: vai tu pazīsti kungu Jēzu Kristu? Es viņam negribēju teikt, kas esmu pēc amata, un tā es saku: jā, esmu kristietis, un es sekoju Kristum. Jā, bet vai tu viņu mīli, vai tu viņam seko no visas sirds? Cik vien var, es mēģināju to izskaidrot, ka jā, es tas esmu. Un tajā brīdī viņš saka: lai laba diena, uz redzēšanos. Un tā viņam bija rokās, varbūt es kādreiz redzēšu lidmašīnā, stjuarti tā kā uzskaita, cik ir pasažieri, tā klik, tāds. Un viņš aizgāja, klikšķi noskaitīja. Un tā ir sarvāt skaidrs, esmu vēl viens kaut kāds ķeksīts viņa dzīvē. Un, ja godīgi, pat tad, man ticīgām, varētu teikt, garīdzniekam, man pat tas likās ļoti tā, nepieņemami, es teiktu, atgrūzdoši, ja? Es teiktu, man pat negribētos vairs neko ar to cilvēku kopīgi darīt. Jo viss, kas viņam interesē, bija nodot informāciju man. Un var jau būt, ka un mēs vienā no reizēm par to domāsim, ka reizēm Dievs arī šādi lieto mūsu, ja? Bet tomēr mana pārliecība ir, ka pār visam tās ir attiecības. Tās ir attiecības ar cilvēkiem, un tā ir pati, man liekas, spēcīgākā liecība, labākais veids, kā mēs varam cilvēkiem stāstīt par Dievu, tad, kad mums ir attiecības. Tad, kad mēs iepazīstam, tad, kad mēs uzklausam, un tad, kad mēs ieklausamies cilvēkos, nevis vienkārši mēģinam tādu kā demagoģiju nodot labo vēsti. Un tiešām draugi jau ir tie, kas klausās draugos. Tad, kad ir grūtības, tad, kad ir jāpieņem svarīgi lēmumi dzīvē. Pie kā tad mēs vēršamies? Kam tad mēs jautājam? Jā, kā teiks, viņš meklē mācītāju vai kādu padomdevēju vai mentoru, bet bieži vien cilvēki tajos brīžos meklē tos, ar kuriem viņiem vistuvākās attiecības, kuriem viņi uzticās. Un tāpēc, ja mēs gribam palīdzēt citiem ar šajā garīgajā ceļojumā, ir svarīgi, ka mēs veidojam tādu patiesu, uzticamu draudzību. Un kas ir svarīgi? Šīm attiecībām ir jābūt bez nosacījuma. Mēs mīlam cilvēkus arī tad, ja viņi nepiekrīt varbūt tai mūsu pārliecībai, mūsu izpratnei par Dievu. Jo patiesa draudzība, tā ir mīlestība, kas apklāja visu, kas panes visu, kas ir pāri kaut kādiem viedokļiem un uzskatiem. Patiesa draudzība nozīmē ieinteresētību otrā cilvēkā. No kurienes viņš nāk? Kāds ir viņa dzīves stāsts?
kādas ir viņa šaubas, kas ir tie viņa lielie jautājumi, kas viņus satrauca. Zināt to, kas viņam patīk, kā viņš tic un kas ir viņa vērtības. Un tas prasa laiku. Tas nenotiek tā lielveikalā paiet garām un tev ir pēkšņi attiecības kaut kādi. Ir tādi fenomenāli cilvēki, kas var 10 minūtēs izveidot attiecības. Un tomēr mēs zinām, tas nozīmē, tas ir pavadītais laiks kopā. Tas ir daudzās sarunas. Tas ir sarunas, kuras varbūt uzreiz nebeidzās ar to, ka cilvēks tagad izdara kaut kādu lēmumu savā dzīvē. Bet tā var būt lieliska platforma, lieliska iespēja, kur Dievs arī var tevi lietot, ka tu vari dalīties ar šiem garīgiem jautājumiem, ar šiem cilvēkiem. Un vienā no reizēm mēs vairāk par to domāsim, kā veidot šīs dziļās attiecības. Jo ziniet, ko reizēm ir tā, ka ir kādreiz, ir kādiem kristiešiem tāds varbūt uzskats, ja, ka mums ir jādistancējās no neticīgiem cilvēkiem. Ja tie cilvēki ir tādi, ja tu nepiekrīt viņu uzskatiem, un es varbūt neteiktu tā, ka mums tagad jādraudzējas ar visiem ir, ja, un no kādiem iespējams, ka vajadzētu arī distancēties. Bet mēs neesam aicināti būt tikai draudzībā ar tiem, kas tic tā, kā mēs ticam, kas domā tā, kā mēs domājam. Un Jēzus pats ir lielisks piemērs. Jēzus tiešām daudz pavadīja arī laiku ar cilvēkiem, kas bija pat sabiedrībā ar ļoti apšaubāmu reputāciju. Prostitūtas, šie saucamie muitnieki, kas bija tādi nodokļu iekasētāji, bet ir tādi lieli mahinātori, krāpnieki, un viņiem bija ļoti negatīva reputācija sabiedrībā. Jēzus ar šiem cilvēkiem pavadīja laiku ne tikai, ka viņš tā gāja pa ielu un parunājās, viņš pat kopā baudīja ar viņiem mīlestību. Un kādiem no reliģiskiem cilvēkiem tas bija ļoti konfrontējoši. Kā tu vari iet un ēst kopā ar šādu cilvēku, kuram ir tāds dzīvesveids? Un Jēzus ar to parādīja, viņš saka, esmu nācis, lai glābtu pazudušos. Viņš nāca pie šiem muitniekiem un grēciniekiem, kā Bībelē teikts, un viņš kļuva viņu draugs. Un mums ir jāsako Jēzus piemēram, būt attiecībās ar cilvēkiem pat tad, ja liekas, ka tas viņu dzīvesveids kaut kur liekas ir pilnīgi pretējs tam, kā tu gribētu, kā jādzīvo. Tas nenozīmē, ka tev ir jāatbalsta tas, kā viņš dzīvo. Tas nenozīmē, ka tev tagad tā jāsāk dzīvot, bet tu vari būt draudzībā un attiecībās ar šādiem cilvēkiem. Nākamais pievilcīgā kristietība izpaužās gan darbos, gan arī vārdos. Svētais Asīs Francisks ir teicis šos vārdus: sludini evaņģēliju visu laiku, un, kad nepieciešams, lieto arī vārdus. Protams, no vienas puses šie vārdi, šis citāts līdz galām viņš nav biblisks, jo tomēr mums arī vārdi ir jāpasludina un jāsaka, bet tas ir parāda to, cik mūsu rīcība, mūsu uzvedība var būt skaļa un ietekmīga. Kad cilvēki pirms viņi dzird tam, ko tu saki, viņi redz to, kāds tu esi, kā tu dzīvo, kā tu rīkojies. Kāds cits ir teicis, cilvēkiem nav svarīgi, cik daudz tu zini, kamēr viņi nezina, cik daudz tev rūp. Un tas ir stāsts par mūsu attieksmi pret cilvēkiem. Viņiem pat nav svarīgi, kam tu tici, ko tu zini, bet viņiem daudz svarīgāk ir zināt, cik daudz tev rūp, cik daudz es tev rūpu. Jāņa vēstulē ir rakstīts, nemīlēsim ar vārdiem, bet ar darbiem un ar patiesību. Jeb romiešiem ir teikts, kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, un kā lai dzird, ja nav kas sludina. Tātad no vienas puses Jāņa vēstulē grib parādīt to, ka mums ir jāapliecina Dieva mīlestība ne tikai ar vārdiem, bet daudz svarīgāk, ka mēs Dieva mīlestību apliecinām ar mūsu attieksmi, ar mūsu darbiem, ar mūsu rīcību. No otras puses romiešiem Pāvils saka, bet tajā pašā laikā ir svarīgi ne tikai mūsu darbi, mūsu rīcība, bet tikpat svarīgi ir arī mūsu vārdi. Jo kā lai cilvēks zina, ja neviens viņam to nav pastāstījis, ja neviens viņam to nav teicis, jo reizēm mums ir tādi pieņēmumi, ka cilvēki visu zina.
Cilvēki visu ir sapratuši, viņi vienkārši ir izdarījuši izvēli, ka viņam Dievs nav dzīvē vajadzīgs. Bet īstenībā daudz cilvēku nezina. Daudz cilvēki nesaprot tāpēc, ka neviens ar viņiem par to nav runājuši. Un tāpēc evaņģēlis, evangelo, kas ir šis grieķu vārds, labās ziņas, labās vēsts ir kas? Viņas tiek izrunātas, viņas tiek pateiktas, viņas tiek paustas ar vārdiem. Tad mums jāapliecina arī tas ir mutiski. Mēs izpaužam gan ar mūsu dzīvesveidu, kas reizēm ir daudz skaļāks nekā mūsu vārdi, bet arī vārdiem ir nozīme. Un tālāk pievilcīgā kristietība, tas ir process. Un te ir svarīgi saprast, ka mums nav jāsteidzās, mums nav jāsasteidzina otra cilvēka garīgais ceļojums. Bieži vien paiet laiks, līdz cilvēks saprot to, kas tad ir evaņģēlijs, un varbūt tam atsaucās un sāk sekot Dievam. Ir tāda statistika, kas saka tā, ka vienam cilvēkam ir jādzird vismaz 7 reizes evaņģēlijs, pirms viņš pieņem šo lēmumu sekot Kristum. Un tāpēc priekš mums svarīgākā kvalitāte ir kāda? Pacietība. Pacietība un uzticamība. Mēs solīt pa solītim cilvēkus vedam tuvāk Kristum. Tas ir process. Kā Pāvils saka korintiešiem, un šeit viņš apraksta Korintas draudzi par to, kā tad Korintā, tā ir pilsēta, ja, kurā cilvēki nāca, dzīvoja un nāca uz draudzi arī, un Pāvils saka, kā tad jūs kļuvāt par ticīgiem? Un Pāvils saka, es dēstīju, viņš tā kā salīdzina ilustrāciju, ka mēs it kā koku stādīt, es dēstīju, jeb stādīju, es sēju, Apols, kas bija viņa māceklis, jeb darba biedrs, Apols aplaistīja, bet Dievs deva augšanu. Tātad pie tās cilvēku dzīvēm tur nav bijis viens cilvēks, nav bijis viens, pāvests, priesteris, mācītājs, viens misionārs, tur ir bijuši dažādi cilvēki, kas katrs ir darījis kaut kādu posmiņu. Uzsvars ir to, ka pastāvīgas attiecības dod dabīgu platformu, kur mēs apliecinām evaņģēliju, un tur mēs iesaistām visdažādākos cilvēkus. Un pie šī cilvēka dzīves, tā garīgā ceļojuma, ceļa sākuma ir iesaistījušies dažādi cilvēki. Varbūt pat dažādi notikumi, varbūt pat cilvēki, kas varbūt nav tieši ikdienā ar viņu kopā. Varbūt viņi kaut kur ir dzirdējuši kādu uzrunu, varbūt YouTube'ā ir kādu, lekciju svētrunu dzirdējuši vai iedvesmojoši kādu Instagramā rielu. Lai kas tas būtu, mēs katrs kaut kādā posmiņā piedalāmies. Un visbeidzot, pievilcīgā kristietība vienmēr ir sadarbība. Tā ir sadarbība ar ticīgajiem un ar Dievu. Un kā jau es teicu, ļoti reti Dievs lieto tikai vienu cilvēku, lai kādam palīdzētu tuvāk iepazīt Kristu. Parasti Dievs lido mūs visus. Kā jau šeit korintiešiem Pāvils saka, viņš saka, kas tad ir Apols un kas tad ir Pāvils? Tikai kalpi. Tātad Dieva lietots instruments. Tāds apoloģēts Klifes Neštle ir teicis tādus vārdus. Cilvēka nākšana pie Kristus ir kā ķēdīte ar daudziem posmiem. Pirms cilvēks pieņem lēmumu pieņemt Kristu par savu glābēju, ir notikušas daudzas sarunas, daudzas tikšanās. Esmu izjutis gan prieku reizēm kļūstot par pirmo, parasti gan par vidus, vai ar retu reizi arī par pēdējo ķēdes posmiņu. Dievs nav mani aicinājis būt vienīgi par pašu pēdējo ķēdes posmu. Redziet, vai tas nav iedrošinoši? Ka tu vari būt šī cilvēka dzīvē tāds viens posmiņš. Mums Dievs neprasa vieniem pašiem nest kāda cilvēka lielos garīgo jautājumu, to nastu vieniem pašiem. Viņš ļauj būt kādai daļai no visa šī procesa. Un kas ir svarīgi? Tas pats lielākais, varētu teikt, nozīmīgākais partners visā tajā ir pats Dievs. Jo aizsniegt, uzrunāt cilvēku, tā ir Dieva ideja. Viņš patiesībā ir lielais evaņģēlists. Jo ja svētais gars nesvētītu, ja svētais gars neuzrunā, ja svētais gars nevada, tad veltīgs ir mūsu pūles.
mums kā cilvēkiem tur nekas nesanāks. Tāpēc arī šeit Pāvils šajā pantā saka, bet Dievs deva spēku augšanai. Mēs katrs kaut ko darām, mums katram ir kāda saruna, reizēm tās ir garas sarunas, reizēm tie ir īsi vārdi, varbūt reizēm tā ir vienkārši būt līdzās, blakus, aizlūgt, būt attiecībās, bet mēs jau saprotam, ka mūsu uzdevums nav tagad kaut ko pārliecināt. Mēs neviens nevaram cilvēku aizvest pie Dieva, tikai pats Dievs var šos cilvēkus uzrunāt. Un tāpēc es aicinu, ka īpaši tad, kad mēs iesim cauri šai visai tēmai, mēs varam būt nepārtrauktā lūkšanā. Nepārtrauktā lūkšanā, lai Dievs dara savu daļu un lieto mani pie kāda cilvēka dzīves. Ved mani pie tiem cilvēkiem, kuriem šajā brīdī ir vajadzīgs šis sastapšanās ar Dievu. Priekš manis tā ir milzīga atbrīvojoša sajūta. Kad Dievs manī neieliek kaut kādu vainas apziņu, ka man tagad kādiem cilvēkiem kaut kas ir jāizstāst. Un pie cilvēki tagad par kaut ko jāpārliecina. Es zinu to, ka viss, ko Dievs sagaida no manis, ir atsaukties un paklausīt viņam. Un pamanīt, kur Dievs dara savu darbu. Un tajā pievienoties. Mēs katrs esam kāds ķēdes posmiņš. Un tas nekas. Ja tu varbūt kādreiz ar kādu cilvēku esi runājis par Dievu, un viņš saka, varbūt kādreiz pat ļoti atraidoši viņš pat ir bijis. Varbūt viņš saka, es vēl to nesaprotu. Man tas nav skaidrs. Lai tev ir miers. Tu dari savu daļu. Tālāk Dievs darīs savu daļu. Un es domāju, mēs esam jau dzirdējuši, varbūt pat paši piedzīvojuši par to, kur paiet gadi, un tas cilvēks saka, tas, ko tu darīji, tas, ko tu toreiz man teici, tie vārdi, ko tu man toreiz pateici, tie man bija ļoti svarīgi. Es toreiz varbūt vēl nesapratu visu, bet tas bija mans pirmais solis ceļā pie Kristus. Šajā brīdī es gribētu jums dot arī tādu nelielu, praktisku uzdevumu. Jums ir tāda otra lapiņa. Viņa ir super maza. Tas ir tā, lai jūs viņu varat ielikt bībelē vai mājās. Būtu labi, ka jūs viņu neizmetat ārā. Un tas, ko es gribētu, ka mēs pavadītu kādu laiku šobrīd klusumā un padomāt par to, kas ir tie cilvēki, kurus Dievs tev šobrīd liek sirdī, par kuriem tev vajadzētu lūgt. Nē, tev nav jāraksta tie cilvēki, kuriem es gribētu, lai viņi tagad caur mani tagad kļūs varbūt par ticīgiem cilvēkiem. Protams, ka mēs gribam, lai viņi atsaucās Dievam, gal galā, tai būtu jābūt visai tai mūsu sirds stāvoklim. Bet kas ir tie cilvēki, kurus Dievs īpaši tev šobrīd liek sirdī? Varbūt tas ir viens cilvēks, varbūt tie ir 5 cilvēki. Es iedrošinu, ka tie var būt vairāk cilvēki nekā viens. Uzraksti tā cilvēku vārdu. Varbūt kāds no jums tur uzrakstīsiet paši sevi. Varbūt tu pats vēl esi ceļā un meklē, un tev ir šie lielie jautājumi, tu arī pats sevi var uzrakstīt. Ka tu šajā brīdī arī lūgs pats par sevi, lai Dievs ved kādus citus pie sevis. Un tad blakus ir šis lūgšanu paraugs, ko jūs mājās varat izmantot, kur tu var lūgt par saviem tuvākajiem, kur tu var lūgt par Dievam par sevi, un kur tu var lūgt par šīm abām attiecībām, par tevi un šī cilvēka attiecībām. Pavadīsim kādu laiku klusumā, padomāsim, un Lūkas pēc brīža nāks un spēlēs, un tad es arī noslēgšu ar lūgšanu.